Dāmas un kungi, šī ideja par dzīves nemitīgu atjaunošanu, attiecoties uz katru cilvēku atsevišķi, tajā pašā laikā attiecas uz mums visiem kopā, uz visu Eiropas sabiedrību. Šobrīd ekonomiskā un drošības situācija Eiropā ir krietni vien savādāka nekā pirms gada. Un, protams, savādāka nekā pirms gadsimta. Atkal ir pienācis brīdis Eiropai savienoties, saliedēties, atjaunoties un pārdzimt. Lai cik tas paradoksāli, cilvēkam un arī sabiedrībām ir vieglāk saņemties šādam pašatjaunotnes procesam, kādu risku vai draudu priekšā. Iespējams, Eiropa šobrīd draud tikt pārvaldīta. Iespējams, Eiropas vērtību teritorija draud tikt sašaurināta. Tie riski, kas mums liek būt modriem, liek saliedēties, panākt garīgu kopsaucēju un tālāk arī praktiski tā īstenojumu mūsu dzīvēs. Aicinu mūs visus, NVO, valdību, parlamentu pārstāvjus, būt par Eiropas Savienības vērtību, demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību sargātājiem. Šajā laikā, kad Eiropā aug populisms, kad dažos nostāduļos ir tendence atteikties no liberālās demokrātijas un daļā no sabiedrības valda zināms apmulsums. Tas ir īpaši svarīgi šogad, kad daudzās Eiropas Savienības valstīs ir vēlēšanas un NVO balss, viedokļu līderu balss ir ārkārtīgi svarīga. Plašākā Eiropas areālā, Ukrainā, Krievijā mēs redzam vardarbīgu uzbrukumu šīm vērtībām. Un klusēšana par šādu rīcību nav un nebūs iespējama. Šodien demokrātiskā pasaule atradās no Krievijas viedokļu līdera Borisa Ņemcova. Viņš bija drosmīgs cilvēks, kurš riskējās pašu svētāko, savu dzīvību. Viņa aiziešanai šajā lielo skumju brīdī jābūs kāda jāga. Un es gribu aicināt visus piecelties un parādīt godu vienam no Krievijas demokrātijas pārstāvjiem. Jāmēģina saprast spāņiem latviešus, latviešiem itāļus un citām tautām vienam otru. Šajā jomā NVO var darīt ļoti daudz, jo nepastāv politiskās un ekonomiskās intereses, bet gan kopīgās Eiropas vērtības, kuras mums ir jāizstāv. Bet kur ņemt iedvesmu? Iedzīvotāji vēlas dzirdēt no savu valstu vadītājiem redzējumu par valsts attīstību. Uzņēmēji vēlas saņemt no politiķiem paredzamus iedvesmojušus aicinājumus. Un nevalstiskām organizācijām tikpat vajadzīga ir iedvesma un stimuls darbam, kas rosina sabiedrību neieslīgt apātijā vai ikdienišķā apmierinātībā. Te jau skaidri iezīmējas pozitīvs apgūtais loks, kas apliecina. Mēs viens otru spējam iedvesmot. Par pozitīviem piemēriem mēs viens otru spējam apliecināt, ka kopīgi runājot, mēs varam atrast kopsaucēju par Eiropas attīstību, par katras mūsu nacionālās valsts, mūsu pilsētu, mūsu māju atpakaļ veidošanu. Mēs neesam un nevaram būt nošķirti viens no otra rīcībā. Nevar sagatavot dokumentus bez NVO līdzdalības. Mēs nevaram attīstīt sabiedrību mūsu vērtību sistēmu bez NVO līdzdalības. Un esmu ļoti priecīga, ka Latvijā NVO un valdība un ministrijas sadarbojas. Protams, reizēm tas nav ērti. Reizēm valdībai šķiet, ka vienkāršāk ir, ka NVO ir mierīgas, bet no otras puses es ļoti labi saprotu, ka bez NVO stimula, bez NVO grūdiena, reizēm mēs varam ieslīgt mierīgā pašapmierinātībā. Noslēgumā es gribu aicināt mūs visus, ikvienu, strādāt kopā. Ladies, gentlemen, friends of civil society, thank you all for being here, and thank you, Prime Minister, for those strong words in support of being here now and during your first EU presidency. Is
truly special and truly a privilege. I realised then, and I still believe today, that civil society is both an essential part of a well-functioning democracy, and especially for young people, an important arena for political and democratic education in itself. So I'm very glad to have this opportunity to give you an overview of our relationship with the EU, and outline what we want to achieve with the EEA and Norway grants, and explain why we attach so much importance to supporting civil society. There is, thankfully, huge interest in our NGO programs. I also interpret this and the impressive number of organizations present here today as a sign of great commitment to our fundamental shared values. I'm confident that you all will make very good use of the roadmap to be agreed at this forum to strengthen the civil dialogue and the involvement of citizens, and thus improve policy making at both national and EU level. We are very proud to have contributed to this process through the EEA grants. I wish you a very successful meeting. Thank you. We always keep that in mind, that democratic values are for everybody, and all Europeans deserve to have a democratic governance and democratic values. And this is why this step is very sad, but it should be used as a symbolic to encourage democratic movement in Russia. Ladies and gentlemen, you know, we have this complicated time, very complicated time. We have always to remember that the question of civil society is always linked with democracy and peace, freedom, values. We should never underestimate the threat against civil society. It's always an alert for it. 48 was set up the fundament of the European Union recovery, reconstruction, was mainly composed by representatives of business, trade unions, farmers' organizations, academic, others, and politicians, among others. The creation of the European Economic and Social Committee in the Cold-Steel Treaty and then in the Common Market Treaty in 1958 was a symbolic. I'm still not used to that. So many hearings organized in Brussels or Strasbourg, where you can see there is no hearing, they're just speaking. They're just panel, speaking, and they ask the civil society to give their votes. They give in 10 minutes after 3 hours of long speech. And then they say, we have consulted the society. Where is the consultation? To allow the European Economic and Social Committee, European Parliament, or maybe others to support this initiative and that we have a more political strength to make this initiative become reality. We have to give a sort of initiative right to the civil society and using that the community method, because in the community method we need someone to represent the interest, the general interest. We have to speak on the democratic deficit. We have launched in the European Economic and Social Committee in the energy sector what we call a dialogue for energy, dialogue with citizens. Because we think that we got a real dialogue, not monologue, not the political speaking to the citizens, citizens speaking to the European institution. We have developed some other fora. Sveiki jūs šodien Sabiedrības integrācijas fonda vārdā. Fonds jau vairāk kā 14 gadus aktīvi darbojās ar pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jautājumiem, sniedzot atbalstu daudzām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, viņu ideju un iniciatīvu īstenošanā. Šodien ir īpaši pieeja kopā radīt ceļa karti, jeb roadmap, kas kalpotu kā vadlīnijas jebkuram Eiropas pilsonim, kurš vēlētos aktīvāk iesaistīties. Šis forums ir arī pierādījums tam, ka vienota mērķa sasniegšanai ļoti veiksmīgi kopā var strādāt plaša partnerība.